Čau, Andi. Čau. Ko mēs šodien darīsim? Atjaunosim terasi. Kas pa terasi? Rievotā, kā redzi, tas, ko mums vajag. Nokrāst tā, ko es teicu, pelēkā, pelēcīgā. Pastāst man, Andi, par procesu. Pavisam vienkārši griežās cāriņi, attīra visu to pelēko, pelēcīgo, nomidzo, kur netiek klāt šajās rievās. Ja? Kad viņš nomidzos, mēs vienkārši uzliekam eļļu vai eļļu ar toni pēc izvēles. 2 kārtās, un tad nākamgad atkārtoti nopindzelējam un atkal uz gadu 2 var aizmirst par to, bet atkārtot apstrāde terasēm ir ļoti, ļoti svarīgs faktors. Lai nenotiktu tā, kā šeit mēs redzam, tas, kas te redzams pelēks. Uz to brīdi te vispār nav nekas virsū, vienkārši pliks dēlis. Viņš sāk lēnām bojāties. Kaut kādas īpašas tehnoloģijas vai kaut kādas īpašas lakas mēs izmantosim? Vai... Eļļas terasēm, šī konkrētā, kur mēs izmantosim, būs eļļa ar pigmentu terasē. Un pa virsmu otrā kārta arī. Otrā diena, Ainež, kā tas šķiet, kā mums gāja šajā terasē? Manuprāt, viss ir super. Ko var pastāstīt? Viss ir nobirstēts, viss ir tīrs, atjaunots. Esam uzklājuši speciālo terases ārdarbu eļļu sadarbībā ar Krāso, pelēko toni. Paldies, Andi, tad jau Grīdas Guru LV sazinās. Peace. Čau!